Tātad mums ir 3 kārtas. Es nolieku 3 kārtas šeit, un jūsu uzdevums ir sekot džokeram. Noliekam džokeru augšā. Sekojot džokeram, jā. Mēs paņemam viņu un noliekam šeit, kur ir džokers. Lielākā daļa cilvēku pateiks, ka viņš ir apakšā, bet es teikšu jums, ka viņš nav apakšā, jo viņš tur tiešām nav. Jūs teiksiet, varbūt viņš ir augšā. Es teikšu, ka nē, jo augšā arī man ir pīķa dūzis. Nu, atliek pēdējais variants pa vidu. Bet nē, pa vidu arī ir pīķa dūzis. Kā tas var būt? Visas kārtas tev ir rokās, tie ir pīķa dūži. Nē, nav man visas kārtas pīķa dūži, jo man apakšā ir džokers. Jocīgi, bet man arī augšā ir džokers. Pa vidu, protams, arī ir džokers. Nu, te jau kaut kas nav kārtībā. Rokās ir vairāk kā 6 kārtas vai vēl. Nu, es jums teikšu tā, man nav ne džokeru, ne dūžu. Jo visas kārtas, kas man rokās, ir desmitnieks. Desmitnieks. Un vēl viens desmitnieks. 3 kārava desmitnieki. Paldies, lūdzu komentējiet.